Latvijā izveidota jauna Mountain Bike Olympic Cross Country riteņbraukšanas komanda DPA Cycling Team, kuras mērķis ir sagatavot Latvijas sportistus dalībai 2016. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Brazīlijā, Rio de Janeiro. Velo komandas DPA Cycling Team projekts līdzdalībai olimpiādē tiks dēvēts par Go Rio. Komandas sastāvā startēs 4 sportisti, kuri sev pierādījuši dažādu veidu riteņbraukšanas sacensībās Latvijā un pasaulē. Reinis Adriānovs, Kristofers Rācenājs, Pēters Janevits un Matīs Spreimans. Šo sportu veidu aizsāk riteņbraukšanu ar kalnu divriteņiem, tāpēc tas man ir tā kā pašam vistuvāk. To es nodarbojos jau 10 gadus un jā, patīk tas, ko es daru. Līdz olimpiskajām spēlēm jātiek, bet es domāju, ka es ceru, ka vismaz 2 cilvēki mēs tiksim uz turienu un kā tur veiksies, tas jau paliks tur. To jau redzēsim tur. DPA Cycling Team izveidota pateicoties IT kompānijas DPA atbalstam, kas vēlas attīstīt MTB riteņbraukšanas kultūru Latvijā, atbalstīt jaunus un talantīgus sportistus un sniegt viņiem unikālu iespēju parādīt sevi ne tikai Eiropas, bet arī visas pasaules un pat olimpiskajā mērogā. Mēs labprāt šos labākos Latvijas braucējus sameklējām, atradām, uzrunājām un sakomplektējām no viņiem šo komandu ar cerību, ka ejot cauri smagam treniņu procesam varētu sasniegt šo 2016. gada Rio de Janeiro olimpiskās spēles. Kalnu divriteņu sports Latvijā ir populārs un daudz ar interesi seko tam līdzi. Projekts Go Rio paredz 2 gadu laikā īstenot sportistu sagatavošanās posmu, dalību visās nepieciešamajās kvalifikācijas sacensībās, kā arī dalību olimpiādē. Mērķis ambiciozs, vēlēšanās ļoti liela, atbalstītāji ļoti nopietni, puiši, kā viņiem ies, to parādīs laiks, kā ticība ir, bet pozitīvs tas, ka ir ļoti populārs kalnu divriteņu sports Latvijā, un līdz šim nav bijis tāda mērķiecīga iespēja tieši nodarboties ļoti augstā līmenī nav bijusi. Komandas menedžera lomu uzņēmies Ivo Irbe, kurš pats bijis profesionāls sportists un guvis neatsveramu pieredzi darbā ar Latvijas MTB komandām. Velo komandas debijas sezona sāksies jau šī gada februārī, kad tā pārstāvēs Latviju augstākā ranga sacensībās Kiprā. Galvenais, pie kā strādāt, lai mūsu komanda būtu panākums, ir konkrēti izpildīt treneru uzstādīto plānu, respektīvi realizēt treniņu procesu, savā veidā nodrošināt visu nepieciešamo, lai tas treniņu process varētu sekmīgi tikt izpildīts. Un tas, ko es gribētu uzsvērt visvairāk, ir tas, ka tā pirmā nometne, pirmās sacensības, lai mēs pēc iespējas ātrāk uzkrātu to pieredzi, to sacensību pieredzi, kas mums dotajā momentā šajā sporta veidā nav. Līdz sezonas noslēgumam kopumā paredzēta dalība 20 sacensībās, no kurām svarīgākās ir Eiropas čempionāts Vācijā jūnija sākumā un pasaules čempionāts Norvēģijā septembrī. Latvijā puiši piedalīsies tikai vienās sacensībās, kas būs Latvijas čempionāts olimpiskajā riteņbraukšanas krosā jūlijā.